Otrās sērijas pirmā epizode – Bauskas bērnu un jauniešu centra Dzeltenā māja Rīgas ielā 8. Ko slēpj ēka ar visplašāko zināšanu krājumu un kā šī ēka izauga par varenu 3 stāvu namu? Skatāmies! Kas es esmu? Kas izsaka manu būtību? Kas izsaka Bausku un tās vēsturi? Bauskas novada vēsturiskie atradumi stāstu ciklā Daļa manis. Bauskas bērnu un jauniešu centra Dzeltenās mājas vēsture aizsākās jau 18. gadsimta vidū, kad tā piederēja Svētā gara Bauskas luterāņu draudzei. 1766. gadā tika uzcelta neliela koka ēka draudzes skolas vajadzībām. Apmēram pēc 50 gadiem uzcēla jaunu, lielāku un plašāku koka ēku, bet 19. gadsimta 20. gados koka ēkas vietā tika uzbūvēts 2 stāvu mūra nams. Turpmākajos gados, līdz pat mūsdienām, te ir bijušas izglītības iestādes. Tātad, labdien! Labdien! Tā kā mēs sākam toties mūsu šīs dienas galamērķim, kas atgādināšu vēlreiz ir Bauskas bērnu jauniešu centrā Dzeltenā māja, tad es varbūt uzreizīgi gribētu prasīt, jo uzdod jautājumu par šāku kā izglītības iestādi, jo es saprotu, ka visu laiku tā ir bijusi kā tāda mācība iestāde. Tā ir. Tad varbūt jūs varētu arī tad īsumā pastāstīt, kādas izglītības iestādes šākā bijušas. Mēs te sākām iet no baznīcas, sanāk jau kā bija, vai ne, kad izglītotākie cilvēki bija garīdznieki, mācītāji, un parasti reizē viņi arī bija skolotāji, un tāpēc arī, sanākajās pilsētās Latvijā parasti arī šīs izglītības iestādes atrodas tuvu pie baznīcas, un, tās bieži vien sauca par baznīcas skolām vai draudzes skolām, un šeit arī, tur, kur tagad mēs ejam, tādī vietā kādreiz atradās koka ēka, un tā bija draudzes skola, arī, kur mācītāji bija galvenie skolotāji vienlaicīgi arī. Gāja laiks, protams, skola izglītības sistēma pilnveidojās, un tad no sākuma te uzbūvēja 1 stāvu mūra ēku, pēc tam pēc vecām bildēm var redzēt tāda kā pusotra stāvīga, tad pēc tam vēlāk jau 2 stāvi, un tagad ir 3 stāvi, bet šeit pēc tās draudzes skolas atradās Bauskas apriņķa skola bija, jo tagadējā Bauskas novada teritorija kādreiz bija Bauskas apriņķis, var teikt. Tā plus mīnus tās robežas baigi maz mainījušās arī. Un pēc tam 19. gadsimta beigās bija Krievijas impērijas skola reforma, un tad šīs apriņķu skolas Latvijā pārtaisīja pa pilsētas skolām. Tā viņa saucās pilsētas skola. Ir tās arī senās fotogrāfijas, kur krievu valodā uz fasādes rakstīts Garodskoju učiļišče, pilsētas skola vienkārši arī. Ja. Un tad, kad izveidojās neatkarīga Latvija, tad 20. gadsimta sākumā jau šeit kādu laiku atradās arī Bauskas valsts ģimnāzija, dažbrīd viņa saucās tur Bauskas valsts vidusskola, dažbrīd Bauskas ģimnāzija. Liekas, tur nosaukumi visu laiku mainījušies. Jā, viņi ir mainījušies. Netiek līdzi. Tur galīgi. Un tā kā šī ģimnāzija aizgāja uz citām telpām, tad te atkal citas skolas, te arī kādu laiku, tā kā otrā vidusskola pēc otrā pasaules kara bija, un tad bija atkal te bērnu dārs vispār, vai ne, tad arī to 3. stāvu uzbūvēja, un pēc tam vienu brīdi bija kristīgā skola, Bauskas kristīgā pamatskola arī, tā kā var teikt, atgriezās pie tām saknēm, vai ne, tur sākumā bija draudzes skola, un tad kristīgā pamatskola, un tagad, bērnu jauniešu centra, viena no mājām, Dzeltenā māja, tā kā visu laiku tiek izmantotas skolas vajadzībām, izglītošanās vajadzībām. Māja ar pamatīgu vēsturi. Mūsdienās vairāk zināms par laiku, kad šeit darbojās Bauskas pilsētas skola, par skolas telpām, audzēkņu formas tērpiem,
eksāmenu laiku, jauniešu interesēm stāstīts rakstnieka Jāņa Sarmas grāmatā Mīļā pilsēta, kur Bauska nosaukta par ķipavu un pazīstamām personām doti izdomāti vārdi. Tas arī nav noslēpums, ka šajā ēkā arī ir mācījies, piemēram, Vilis Plūdonis, Vilis Olavs Plutē, Krišāns Bērķis, Jānis Sarma, tur varētu saukt vēl un vēl. Vai tur garš saraksts sanāks? Saraksts. Bet īsumā tad kaut kādas atziņas par šiem cilvēkiem vai tas iemesls, kāpēc tieši šajā ēkā visi mācījušies? Neredz ilgu laiku šī bija tā spēcīgākā, lielākā skola, kur varēja tādā Bauskas apriņķa teritorijā dabūt labāko izglītību. Ka vēl augstāka būtu ģimnāzijas tādā laikā, 19. gadsimta beigās, kad mācījās šie slavenākie, var teikt, mūsu novadnieki. Arī Bauskā ģimnāzijas nebija, tad, kad pabeidza šo skolu, tad varēja uz Jelgavas ģimnāziju vai Rīgas ģimnāzijām. Visbiežāk jau uz Jelgavas ģimnāziju gāja tālāk, bet citi, kā Plūdons, piemēram, uz Kuldīgas skolotāju semināru, Krišāns Berķis uz Viļņas kara skolu atkal, uz dažādām, kas jau ir augstākas mācību iestādes. Bet, tās 19. gadsimta beigas bija tas, kad latviešiem auga tā nacionālā pašapziņa, sāka arī apzināties, ka izglītība ir liela nozīme, un šie latviešu zemnieki centās saviem bērniem iedot labu izglītību, un no sākuma viņi uz vietas kaut kādā savā pagastu skolā mācījās, pēc tam nākamais bija Bauskas pilsētas skola, un šeit tam laikam arī bija labs, var teikt, pedagogu sastāvs, arī ļoti zinoši un tādi, var teikt, šī bija kā kalve nākamajiem latviešu tādiem gara darbiniekiem, politiskajiem darbiniekiem, militārajiem darbiniekiem, ka te viņi ieguma tam laikam labu izglītību. Tad sanāk, tajā laikā tā bija, zēnu skola vai kā? Jā, tā bija zēnu skola. Līdz Latvijas neatkarības izveidošanai šī skolā mācījās tikai un vienīgi zēni. No 2011. gada novembra šajā ēkā darbojas Bauskas bērnu un jauniešu centrs, kurā tiek piedāvātas 30 interešu izglītības programmas. Bauskas bērnu un jauniešu centra moto – priecīgs tu nāc, darboties sāc. Un varbūt arī kādas vērtības šī ēka ir saglabājusi mūsdienās? Mēs zinām to, ka izglītība viena no tām, jo visu laiku šeit ir izglītības iestādes, būtu vēl kaut kādas vērtības, lietas, kas saistīts ar vēsturi. Jā, šī pati ēka, viņa ir daudzreiz pārkrāsota gan no iekšpuses, gan no ārpuses, bet ir kaut kādi atsevišķi elementi, kas ir saglabājušies no tā laika. Piemēram, šīs akmens kāpnes, no riktīgiem granīta blokiem ir veidoti pakāpieni, ir kā ar smuku rakstu pat, vai ne? Te var redzēt arī tie pakāpieni. Un, šis ir granīts, ja, piemēram, būtu tādā laikā, 19. gadsimta otrā pusē, no betona uztaisīts, tad arī prata no betona, tad tām kāpnēm jau būtu tāds pamatīgs nodilums, bet granīts ir tāds stipri izturīgs materiāls, un tāpēc arī viņas neiznēsājās. Koka kāpnes arī jau būtu daudzreiz jānomaina, tie pakāpieni viņi būtu izdiluši un visādi jau kļuvuši nederīgi, bet šis granīts ir tikpat, kā varētu teikt, mūžīgs materiāls gandrīz arī. Bet ir arī vēl, ja tā skatās fasādi pāri ielai, tad arī tās galvenās vecās durvis, vai ne, tās ir tās arī senās. Fotogrāfijās, jā. Jā, tās logu ailes ar apaļām arkām augšā, jā. Turpat arī tie logu rāmji vēl vecie, tīri labi saglabājušies, ka viņas varētu atrestaurēt vai uztaisīt arī pilnīgi jaunas pēc vecā parauga, to fasādīti atjaunotu, šī ēka izskatītos
daudz labāk, protams, jā, un stipri līdzīgāk tam laikam. Bet šīs kāpnes, te ir gan Plūdonis, gan Virze, gan Jānis Sarma, gan Krišānis Berķis un visi citi mūsu ievērojamie novadnieki gājuši. Mēs arī varam iet pa šīm kāpnēm un padomāt par to, kas te ir staigājuši pirms mums. Un jums tiktu uzdots tāds uzdevums, varbūt raksturot šo ēku tikai vienā vārdā. Kāds būtu šis vārds? Domājot par to, ka tomēr šī ēka ir Bauskas vecpilsētas vērtība. Jā, ar daudziem vārdiem būtu vienkāršāk nekā ar vienu. Bet labi, arī šīs uzdevums ir izpildāms. Es teiktu unikums. Tad būs unikums. Paldies. Dzeltenā māja. Tā mēs saucam šo ēku. Jā, okara krāsā ēka bijusi jau kopš 19. gadsimta beigām.